Jā, jūsu gaišība. Vai Bestūževs vēl nav ieradies? Nav gan jūsu gaišība. Sasodīts. Kāpēc viņš tā kavējas? Droši vien, kas atgadījies. Protams, ka atgadījies. Tikai kas? Vispār jau šajā sasodītajā Kurzemē tik reti kaut kas atgadās, ka par katru atgadījumu it kā būtu vērts priecāties, neatkarīgi no tā, vai tas labs vai slikts. Citādi no garlaicības jau šeit var nomirt. Tomēr jācer, ka kņazam nekas slikts šoreiz nav noticis. Neliela aizķeršanās un nekas vairāk. Laikam piebrauc. Tā beidzot. Ejiet, pasakiet viņam, ka esmu šeit. Jā, jūsu gaišība. Jūsu gaišība ir ieradies Ernsts Johans von Bīrons. Pavēlēsiet aicināt iekšā. Kas tas vēl tāds? Esot atbraucis kņaz Bestūževa uzdevumā. Ak, Dievs! Tad jau patiešām kaut kas nopietnas atgadījies. Sauc to vācieti iekšā. Jā, jūsu gaišība. Jūsu gaišība? Ernsts von Bīrons. Priecājos jūs redzēt, Bīrona kungs. Un satraucos par iemesliem, kas kņazam pašam nav ļāvuši ierasties. Nekas pārāk nopietns, jūsu gaišība. Viņas ir saslims, bet ārsts sola drīzu atvesaļošanos. Tā kā viņa gaišība bija solījusi jūsu gaišībai šodien ievest atskaites par jūsu īpašumu ienākumiem, bet pats nespēja to izdarīt, tad laipni uzceļ šo pienākumu man. Tad dodiet šur tās atskaites, Bīrona kungs. Te tās ir. Bestūževs acīm redzot jūs augstu vērtē, ja jau izvēlējiet par savu aizvietotāju. Esmu tikai zinis, jūsu gaišība. Tas nav mazsvarīgs uzdevums, Bīrona kungs. Zineši bieži vien mēdz dāsni apbalvot, vai arī viņus mēdz pakārt. Viss atkarīgs no ziņām, kādas tie nes. Ernsts. Baidos, ka tādā gadījumā man draud pakāršana. Jā, kad precējos, man prātā nenāca, ka Kurzemes hercogs un visi hercogi tik trūcīgi dzīvo. Ja jūs zinātu, cik tas ir nepatīkami un pazemojoši, nepārtraukti diedelēt naudu no tēvoča. Galu galā tieši viņam ienāca prātā doma mani aizprecināt uz šo dieva pamesto vietu. Protams, ja mans vīrs, lai viņam vieglas smiltis, nebūtu nomiris pa ceļam no Pēterburgas uz šejieni, tad dzīve neliktos tik grūta. Kādas mums bija kāzas? Menšikova pilī 600 viesu un punduri dejoja pa galdu. Vajadzēs uzrakstīt Menšikovam, varbūt viņš palīdzēs no šiem parādiem kaut kā tikt vaļā. Dzirdēju, ka hercogs Frīdriks esot nomiris no bakām. Muļķības! Kādas bakas! Jūs vācieši vienkārši nespējat turēt krieviem līdzi. Ja runa ir, protams, par dzeršanu. Bet mans Frīdriks Vilhelms, lai viņam vieglas smiltis. To nesaprata. Un kamēr dzīvoja Pēterburgā, centās tak neatpalikt no tiem krieviem. Tā sagrāva savu veselību. Tad smagais ceļš janvārī no Pēterburgas uz Jelgavu izcisa kā svecīte. Tik jauks zēns bija. Bet ko lai dara? Dzīve. Jūs esat precējies? Vēl ne, jūs gaišīgi. Kāpēc?
Nejūtos gatavs tik nopietnām pārmaiņām dzīvē. Neviena nav iekritusi sirdī. Un vispirms karjera, un tad tikai laulības. Ar ko jūs vispār nodarbojaties? Kalpoju jūsu kancelējā, gaišība. Tiešām! Kāpēc es jūs līdz šim neesmu redzējusi? Viņas tikai mani nesen pieņēmis darbā. Redzu, ka uz Bestūžava izvēli var paļauties. Pateicos jūsu gaišību, lai gan apzinos, ka neesmu vēl šajā amatā neko īpašu veicis. Pateicos arī jums par atvestajām ziņām, lai cik draņķīgas tās būtu. Tagad variet iet, Bīrona kungs, bet gan jau vēl mēs tiksimies. Kā jūs gaišībai patiks? Benīna, kā viņš tev patīk? Vai Bīrona kungs? Nu, jā, protams, Bīrona kungs. Atstāja tīri jauki iespaidu. Nu, uz mani arī. Ak, Dievs, šeit ir tik garlaicīgi. Kaut nu viņš neliktu man sevī vilties. Vai Dievs? Nu, ne, Bīrons. Nu, Bīrona kungs, vai nodevāt manu vēstuli Menšikovam? Nē, jūs gaišība. Menškovs ir kritis nežēlastībā, atcelts no visiem amatiem. Ak, Dievs! Tad jūs pareizi rīkojāties, Bīrona kungs. Ja tēvocis dabūtu zināt, ka es šādā brīdī rakstu vēstules Menšikovam, tad jau viņu pamatīgi sadusmotu. Bet par ko tad viņš to Menšikovu šitā? Esot pamatīgi apzacis valsts kasi. Bet tas taču nevar būt iemesls. Kurš tad nezog? Atceros, ka kanclers Jagužņinskis, kad imperators lika viņam pakārt visus zaglīgos ierēģņus, apvaicājās, vai tiešām jūs, valdnieki, gribat palikt viens pats, bez padotajiem? Un ko imperators? Nu, tā kā negribēja palikt viens pats, tāpēc jau pakāra tikai daži tiem, kam nebija pietiekami iespaidīgu aizbildi. Tad jau Menšikovs arī tiks pakārts, jo viņa vienīgais aizbildes ir pats valdnieks. Ne tikai Benīna, ne tikai, arī imperatore. Dievs dot viņai ilgu mūžu, daudz man ir palīdzējis par šiem gadiem. Runā, ka valdnieku sadusmojuši Menšikovu nodarījumi apjomi un biežums. Šķiet, viņš viens pats sazadzies vairāk nekā visi pārējie kopā. Jā, būtu zinājis, ka tā notiks, nerakstītu Menšikovam, bet gan imperatorei. Arī tas nebūtu līdzējis jūs gaišību. Kāpēc? Tāpēc, ka nežēlastībā ir kritusi arī imperatore. Ko? Žēlīgais Dievs! Un par ko tad viņa? Imperatore, esot krāpusi imperatoru ar viņa kambarkungu Viljamu Sumonsu, un imperators par to uzzinājis. Ak, Dievs! Imperators licis nocirst Monsam galvu un nolikt to uz naktsgaldiņa blakus imperators gultai. Tad jau arī imperatorē drīz būs beigas. Vai nu galvu nocirtīs, vai labākā gadījumā aizsūtīs uz kādu klosteri. Jau pats par savu dēlu Alekseju lika par nepaklausīgu nomocīt līdz nāvei. Benīna, noņem imperators portretu, lai tas te vairs nekarājas. Jā, jūsu gaišība. Žēl Katrīnas Aleksejevnas. Laba sieviete bija. Nereizi vien par mani vārdiņu aizlika, ka te ar nabadzību mocījos.
Vai sadedzināt viņas portretu, jūs gaišība? Nē, uznes pagaidām bēniņos. Kad būs beigas, tad sadedzināsim, bet līdz tam Enu zina, kas vēl var notikt. Labi, jūs gaišība. Bet kam tad, lai tagad es rakstu? Es jums ieteiktu uzrakstīt Ostermanim. Vai viņš ir tik ietekmīgs? Viņš, protams, nav tik ietekmīgs, cik kādreiz bija Menškovs vai Katrīna Aleksējevna. Toties ir ļoti uzticams un atsaucīgs cilvēks. Jāteic, ka arī uzmanīgs un gudrs, līdz ar to ir mazāka iespēja, ka viņš varētu izdarīt ko tādu, par ko jākrīt nežēlstībā. Paldies par padomu, Bīrona kungs. Rakstīšu Ostermanim. Nē. Parakstiet to Menšikovam domāto vēstuli ar vajadzīgajām izmaiņām uzrunā. Es pēc tam to parakstīšu. Jā, jūs gaišība. Jūsu gaišība, viņa maistāte, visas Krievijas imperators, jūsu tēvots, Pēters Lielais, ir miris. Ak, Dievs, lai viņam debesu valstība, kā tad tas gadījās? Esot palīdzējis glābt ļaudis no ņevā avarējuša kuģa, tad sasirds un pēc dažām dienām nomiris. Un kas tad tagad viņa vietā? Imperatori, valdnieks nepagūva viņu sodīt, un arī Menškovs tagad ir izpats sveikā. Bet kā tad tā sanāca? Vai tad imperatora mazdēlam Pēterim Aleksejevičam nevajadzēja troni mantot kā tiešajam valdnieka pēcnācējam? Vajadzēja jūsu gaišību, taču Menškovs iestāstīja senātam, ka pagājušā gadā, kronēdams sievu, imperators ir uzskatām paudis savu gribu, ka tieši viņu vēlas redzēt kā savu pēcteci Krievijas tronī. Lai būtu pārliecinošāk, tika pievesti gvārdes pulki, kam īstajā brīdī tika izsniegts šņabis. Kad piedzērušies gvardi sāka uzsaukt Katrīnu Aleksējevnu, senāts nosprieda, ka Menškovam ir taisnība. Pēters Aleksējevičs tagad paliek nākamais rindā. Benīna, uzkāp bēniņos un nones imperatoras portretu. Redz, cik labi, ka to nesadedzinājām. Es jau jūtu, ka vēl noderēs. Protams, jūs gaišība. Pag, bet tad jau Menšikovs arī ir atgriezies pie teikšanas. Jā, jūs gaišība. Pēc Menškova ieteikuma imperatori nodibināja slepeno padomu, kuras rokās tagad ir visa vara. Tajā bez Menškova ietilpst vēl daži īstenie slepeni padomnieki. Nu jā, tā jau runā, ka veca mīlestība nerūs. Menšikovs taču Katrīnai Aleksejevnai bija vēl pirms imperatora. Tūlīt pēc Šeremeņķeva, kas pirmais viņu pamanīja. Tad, kad viņa vēl nebija vienkārši Marta Varonovska un Pēters Karaspēks alūksni ieņēma. Redzi, kā dažiem laimējas pacelties. Piedzimst pliks, bet te pēkšņi vienā dienā gan bagātība, gan vara un vēl kāda. Jā, tagad viņai laimējās otro reizi, kad imperators tik laikus nomira. Un Menšikovam arī laimējās. Vēl dzīvē notiek. Kādam laimējas, kādam nelaimējas. Ko darīt ar imperatoru portretu? Ņem to nost. Ja viņš grasījās imperatorei nocirst galvu, tad imperatorei var nepatikt, te viņam blakus karāties. Jā, jūs gaišība. Vai pavēlēsiet uznest bēniņos? Nē, kur nu vairs? Beigts taču. Iemetiet kamīnā. Lika man te nabadzībā mocīties maita. Un vēl tēvocis saucās.
Jā, jūs gaišība. Nu, vai vēl kādi jaunumi, Bīron? Menčikova meita Marija sadarinājusies ar tronmātnieku Pēteri Aleksējeviču. Ko? Tad jau Menčikovs būs nākamā valdnieka sievas tēvs. Vai nevajadzētu arī viņa portretu tagad pie sienas piekārt? Benīna, man te kaut kur bija jābūt Menčikova portretam. Tas karājas jūsu kabinetā gaišība, bet, kad Menšikovs krit nežēlistībā, jūs likāt to uznest bēniņos. Jā, pareizi atceros. Tad vakar, to tagad blakus imperatorei. Tikpat kā imperators tomēr. Jā, jūsu gaišība. Tad jau jāuzraksta arī Menšikovam. Nē, vispirms rakstīšu imperatorei. Apsveikšu, naudu vēl nelūkšu. Tas būtu netaktiski. To mazliet vēlāk. Bet Menšikovam arī vajadzētu uzrakstīt. Ej, nu zini, kuram no viņiem šobrīd ir lielāka teikšana. Drīzāk jau Menšikovam. Vajadzētu apsveikt arī viņu. Apsveikšu ar meitas sadarināšanos, kā arī ar imperatoras stāšanos pie valdīšanas. Un lūkšu, lai viņš tad tai palīdz valsts darbos. Nu, kaut ko tādu. Nu jā, naudu arī uzreiz tomēr neprasīšu. To kaut kad vēlāk. Jā, tā būs pareizi. Benīna, sagatavo rakstām piederumus manā kabinetā. Jā, jūs gaišība. Nāk tieši laikā, Bīrona kungs. Vai hercogiene mani vēlas redzēt? Baidos, ka ne, taču viņa vēlas, lai jūs nogādātu Pēterburgā šo vēstuli. Kam? Menšikovam. Hercogienē ir uzradies līgavains, un viņa cer, ka kņazs palīdzēs nokārtot laulības. Un kas ir šis līgavainis? Saksijas Morits. Baidos, ka tā būtu kļūda. Laulības ar Saksijas Moricu? Kā līgavainis Saksijas Morits, protams, ir pietiekami piemērots hercogienei. Polijas karaļa dēls tomēr, lai ir ārlaulības un izcils skaistulis. Tomēr es neticu, ka Menškovs atbalstīs šo kandidatūru. Kāpēc jūs tā domājat, Bīrona kungs? Tāpēc, ka Menškovs pats tikko kļūt par Kurzemes hercogu. Tiešām nezinu, ko tagad darīt. Anna Jaunovna ir tā aizrausies ar domu kļūt par Saksijas Morits sievu. Viņa ir kā samīlējusies, viņa ir tā samīlējusies viņā. Staigā apkārt ar Morits portretu rokās un ik pa brīdim ieskatīdamās saldi nopūsdamās un tik ļoti pārliecināta par Menšikovu atbalstu. Es nu dienu nezinu, kas notiks, ja es teikšu viņai šo apsvērumu. Nabaga hercogiene. Viņa ir iemīlējusies kā sieviete un nesaprot, ka atrodas pārāk augstu, lai varētu atļauties neņemt vērā politiskās intereses. Un Kurzeme, lai gan oficiāli ir Polijas īpašums, tomēr atrodas Krievijas interešu zonā. Baidos, ka iemīlējusies sieviete var arī nesaprast Krievijas intereses. Vai man parunāt ar hercogienu un mēģināt izskaidrot situāciju? Nu, es neesmu pārliecināta, ka tā būs pareizi. Viņa šobrīd domā tikai ar sirdi un ar prātu domāt nav spējīga. Ja mēģināsiet tagad ieskaidrot, ka viņas sapnis diez vai ir piepildāms, nu, tad varat izpelnīties tikai hercogienes dusmas. Viņas nostāja pret Saksijas Morits tas nemainīs, toties jūs varat kļūt par viņas ienaidnieku uz mūžu. Jā, tas būtu nepatīkami. Man arī tas nepatiktu, Bīrona kungs. Tad
Tad ko darīt? Nu, domāju, ka labāk būtu akli paklausīt hercogienes pavēlei un nogādāt viņas vēstuli Menšikovam. Jūs tomēr esat tikai sūtnis, un sūtņu uzdevums ir nogādāt ziņojumus, nevis apspriest tā lietderību. Taču, kā hercogiene patreiz izteicās, sūtus mēdz arī sodīt. Nu, tad atliek tikai cerēt, ka sots nebūs pārāk bargs. Kāds būs ar tādu nāksies samierināties? Paldies par padomu, Benīne. Ceru, ka tas ir pareizs. Benīna, Jā, jūs gaišība. vai Bīrons ir atgriezies? Tikko piebraucu jūs gaišība. Man jau likās, ka dzirdu karietes troksni. Nu, un kur tad viņš ir? Kāpēc viņš kavēja? Kur katru mirkli būs šeit, jūs gaišība? Šie mirkļi, reizēm tie velkās kā vesela mūžība. Nu, Bīrona kungs nodevāt? Protams, jūs gaišība. Un ko Menšikovs? Un lika nodot jums atbildes vēstuli. Ceru, ka man būs iemesls jūs apbalvot, Bīrona kungs. Viss ir Dieva rokās. Jūs neizskatāties labi, Bīrona kungs. Man nav iemesla izskatīties labi. Tos vārdus, ko dzirdēju no Menškova pēc hercogienes vēstules izlasīšanas, nav iespējams atkārtot. Daudz es vispār dzirdēju pirmo reizi, lai gan Krievu sabiedrībā ir gadījies uzturēties nevienreiz vien. Tie kņazam būs saglabājušies atmiņā no tiem laikiem, kad viņš vēl pīrādziņus tirgoja. Varu cerēt, ka no šādiem vārdiem sastāv arī vēstule, ko šobrīd lasa Anna Ivanovna. Jādomā, ka viņi sapratīs visus. Diemžēl. Man laikam vajadzētu iet pie hercogienes. Vai man jūs pavadīt? Pietiks, ja cietīs viens no mums, Bīrona kungs. Jums jau bija iespēja noklausīties Menšikovu runu, tagad man kārt dzirdēt, ko teiks hercogiene. Vai ar jums viss ir labi, gaišība? Ieliet! Tūlīt jūsu gaišība. Tas ir šausmīgi! Pasaule ir sagriezusies ar kājām gaisā. Kas notiek? Es taču esmu Kurzemes hercogiene, Tāra Ivana meita un imperatora Pētera lielā brāļa meita. Lai viņiem abiem vieglas smiltis. Protams, jūs gaišība. Bet kas es esmu patiesībā? Kurzemes hercogiene. Tāra Ivana meita un Tāra Pētera lielā brāļa meita. Jā. Un vai varat man pateikt, kas ir Menšikovs? Pīrādziņu pārdevējs, kas caur Pētera lielā gultu ir iekļuvis kņazos. Nu, pasakiet man, kas šodien valda Krievijā? Palaistuve no alūksnes un pīrādziņu pārdevējs. Nu labi, pret imperatoru esmu mazliet netaisna. Viņa man daudz labi ir darījusi. Un, protams, ka tagad droši vien atrodas Menšikova varā. Bet tas pīrādziņu pārdevējs, kā viņš uzdrošinās man kaut ko tādu rakstīt? Varbūt vērsties pataisno pie imperatūras. Par vēlu. Menšikovs ar karaspēku jau ir ceļā uz Rīgu. Nabaga Morits! Kas tagad būs?
Grāfs Morits ir labs karavadons, jūs gaišība. Varbūt viņš sakaus Meškovu? Cik vīru ir Moricam un cik krieviem? Ja viņš sakaus šos, tad Menšikovs atvedīs vēl 3 tik. Krievijai kaujamo lopu jau netrūks. Labvakar, Benīna. Labvakar, Ernst. Vai atkal sliktas ziņas? Ziņas tādas, kādas bija sagaidāmas. Morica karaspēks sakauts. Viņš pats ar dažiem karavīriem vēl brīdi turējās uz kādas Usmas ezera salas, bet tad noslēdza līgumu ar Menšikovu, ka uz hercogienu un Kurzemi vairs nepretendēs, par ko saņēma krietnu atlīdzību. Tad Menšikovs tagad tiks ievēlēts par Kurzemes hercogu? Tas nebūs viegli. Pret Menšikovu kandidatūru ir gan visi Kurzemes muižnieki, gan Polija, gan Prūsija. Baidos, ka pār spīti sastarpējām intrigām pret Menšikovu apvienosies visa Eiropa. Noņem Morica portretu, Benīna. Kur pavēlēsiet to noglabāt? Nezinu. Varbūt pakārt guļamistabā virs gultas, bet tas var nepatikt. Pīronu kungu tas var nervozēt. Uznes bēniņos. Varbūt atļausiet man to izdarīt? Protams, Erd. Lai gan prātīgāk droši vien būtu to sadedzināt. Man viņš tik un tā jau ir miris. Ceru, ka vismaz to salu, uz kuras viņš cīnījās par mūsu mīlu, līdz pēdējai asins lāsītei, nosauks mana nabaga Morica vārdā. Es došos prom, jūsu augstība. Vai zini, par ko es domāju, Benīna? Taisnību sakot, laikam nezinu gan jūs gaišību. Es domāju, ka nebūtu slikti tevi izprecināt Bīrona kungam. Ko tu par to domā? Pīrona kungs ir jauks cilvēks, jūs gaišība. Jā, turklāt ne tikai kā cilvēks, bet arī kā vīrietis. Un tas precību gadījumā nav mazsvarīgi. Daudz jaukāks nekā tas vecais sakārnes bez stūževs. Tur nu tu man vari ticēt. Es ticu jūs gaišību. Es pati labprāt apprecētos ar Bīrona kungu, ja viņam vien tas būtu iespējams. Es saprotu jūs gaišību. Bet ja viņš apprecēs tevi, tad tas būs gandrīz tas pats, kā apprecēties ar mani. Es saprotu jūs gaišību. Nu tad kā? Kā pavēlēsiet jūs gaišību? Nu, vai tad tev nemaz nav vēlēšanās tikt pie vīra, bērniem, ģimenes? Ir jūs gaišība. Nu, kāpēc tad tu saki, kā pavēlēsiet? Es priecājos par šo pavēli jūs gaišību. Tā nav pavēle, Benīna. Tas ir priekšlikums. Pietiek jau tikai, ka man pašai nav tiesība izvēlēties, ar ko precēties. Ja tu zinātu, cik laimīga es biju 17 gadu vecumā, kad uzzināju, ka tēvots ir nolēmis mani izprecināt, tik skaistas kāzas, un pēc tam mana Frīdrika Vilhelma nāve un vientulība. Pēc tam bez stūževs. Viņš tagad skraida apkārt pa pasauli, sūdzēdamies, ka es viņu esmu pametusi. Bet katram savs laiks. Vai ne, Benīna? Protams, jūs gaišība.
ka viņam drīz atradīsies arī jūsu kārtai atbilstošs precinieks un neviens vien. Precinieki jau atrodas, bet vienmēr nekas nesanāk. Nu labi, ja jau tu precēsies, tad pasauksim arī Pīronu. Es esmu ieradies. Jūs gaišība. Benīna, es gribu parunāt ar Pīronu kungu zem 4 acīm. Protams, jūs gaišība. Pīrona kungs, mūsu pirmajā tikšanās reizē jūs ieminējāties, ka nejūtaties vēl gatavs laulībām. Kā ir tagad? Vai jūsu sajūtas nav mainījušās? Viss ir atkarīgs no jūsu gribas, Anna. Kāpēc tik izvairīga atbilde? Esmu laimīgs jums kalpot. Ernsts, jūs esat dzimis diplomāts. Esmu tikai padevīgs jūsu kalps, un to arī vēlējos pateikt. Kāds tam sākās ar diplomātiju? Nu labi, Ernsts, tad sakiet bez diplomātijas. Vai jūs gribētu sev tādu sievu kā Benīna? Tādu kā vai tieši Benīnu? Tādu kā. Šajā gadījumā nozīmē tieši Benīnu. Ja tā ir jūsu griba, gaišība, tad jā. Un ja tā nebūtu mana griba? Tad man atliek tikai atkārtot iepriekš sacīto. Esmu padevīgs jūsu kalps. Ernsts, jūsu diplomātija sāk mani jau kaitināt. Bet, protams, gaišība, jūtos pateicīgs par iespēju lūgt Benīnas jaunkundas roku. Sasodīts, Ernsts. Es nu dienu nevēlos jūs ar varu saprecināt. Labi. Izrunājieties abi, un tad pateiksiet man par savām sajūtām. Jā, Pīrona kungs. Vai jums ir zināma hercogienes vēlēšanās? Kura no visām, Pīrona kungs? Viņas vēlēšanās redzēt jūs kā manu sievu. Un kāda ir jūsu vēlēšanās, Pīrona kungs? Benīna, es jūs patiešām mīlu. Ticiet man. Jā, es jums ticu. Un arī mīlu jūs. Bet esmu pateicīga parādā hercogienei par stāvokli, ko tagad ieņemu Kurzemes galmā, un arī pret viņu man ir siltas jūtas un, protams, pienākums. Es saprotu, Pīrona kungs. Es ceru, ka neesmu hercogienei devis iemeslu aizdomām. Nē, viņa ir sajūsmā par jums. Un kas attiec uz viņas vēlmu mūs abus saprecināt, tas tikai tāpēc, lai caur mani vēl ciešāk jūs piesaistītu pie sevis. Es centīšos būt laba sieva, Pīrona kungs. Tad mums atliek tikai pateikties hercogienei. Gaišība? Imperatora Katrīna I ir mirusi. Un kas nāks viņas vietā? Pētera lielā mazdēls Pēteris Aleksēvičs, kā imperators Pēteris II? Jā, jūs gaišība. Tad jau Menšikovs tagad būs imperatora sievas tēvs. Nē, jūs gaišība. Vecā Krievu aristokrātija šoreiz apspēlēja Menšikovu. Viņāza Dolgorukī dēls sadraudzējās ar jauno imperatoru un noskaņoja viņu pret Menšikovu. Menšikovs tagad ir
izsūtīts ar visu ģimeni uz Sibīriju, ieskaitot meitu, imperatoru bijušo Līgavu. Bet Pēters II ir sadarinājies ar kņaza Dolgorukija meitu Katriju un pārcēlis galvu no Pēterburgas uz Maskavu. Smieklīgi. Kā tad Menšikovam tā misējās? Pārāk iedomīgs un pašpārliecināts bija kļuvis. Zaudēja modrību. Viņš jau vienmēr vecajām aristokrātu dzimtām bija kā dadzis acī. Tie visi no Rjurika un Ģedimina savus seņus skaita, bet Menškovs no pierādziņa pārdevēja kņazos ielīdz. Kamēr Pēters Lielais bija dzīvs, tikmēr neviens pat papikstēt par to neuzdrošinājās, bet tagad izdevību garām nepalaida. Benīna, izmet Menšikova portretu atkritumos. Jā, jūs gaišība. Nē, pagaidi. Uznes tomēr drošības dēļ pagaidām bēniņos. Jā, jūs gaišība. Tā tam nelietim vajaga. Neļāva man apprecēties ar Sakcijas Moricu. Un es nu pat uzrakstīju viņam vēstuli, pazemīgu, lūgumu palīdzēt finanšu lietās. Nu labi, ka nepaguvu to vēl aizsūtīt. Tūlīt pat iešu un saplēsīšu. Ak, ar kādu prieku es to darīšu. Paga, jaunais imperators Pēteris II taču ir kaislīgs mednieks. Vai jūs, Ernsts, nevarētu sadabūt kādus labus medību suņus un nosūtītos viņam manā vārdā? Es to nekavējoties izdarīšu, jūs gaišība. Paldies! Ļoti ceru, ka šī izdevuma atmaksāsies. Galu galā viņš taču vēl ir pavisam jauniņš un valdīs ilgi. Ak, jā, un Dolgorukijam arī jāuzraksta. Jāapsveic ar meitas sadarināšanos. Benīna, sagatavo lūdzu rakstām piedarums manā kabinetā. Jā, jūs gaišība. Un nomaini Martas Skvarovskas portretu pret Pētera Aleksēviča portretu. Jūs gaišība. Bet mums nav Pētera Aleksēviča portrets. Ak, tā pareizi. Nu tad uzskar pagaidām viņa vecstāva Pētera Lielā portretu. Galu galā, taču viņš arī bija Pēteris Aleksēvičs. Ak, pareizi, es taču arī liku to sadedzināt. Piedodiet, jūs gaišība, bet es to nepaguvu. Uznes bēniņos un aizmirsu. Tā ir. Un nekad nevar iepriekš zināt, kad un kas ievajadzēsies. Tūlīt uzkāršu. Gaišība? Imperators Pēteris II ir miris. Miris? Jau tik ātri? Jā, jūs gaišība. Saslima ar bakām un nomira. Ak, Dievs! Tātad es vēl iztērējos par tiem medību suņiem. Un kas tagad nāks viņa vietā? Vai Dolgorukuja Katrīna? Nē, jūs gaišība. Viņa nepaguva apprecēties. Imperators nomira tieši paredzētajā kāzu dienā. Dolgorukija gan mēģināja kaut kā kombinēt, taču nekas nesanāca. Līgava paliek līgava, nevis precēta sieva. Grozi kā gribi. Nācās šo ieceri atmest. Smieklīgi! Varu iedomāties, cik viņi pārdzīvo ļoti. Tik daudz pūļu pielikt, vispirms imperatoru uzticību iekļūt, pēc tam Menšikovu pie malas dabūt. Tad meitu imperatoram iesmērēt, un šeit tev pēdējā brīdī līgavains ņem un nomirs. Tur jau trakam jāpaliek. Un kas tad nāks viņa vietā? Pētera lielā meita, mana māsīca Elizabete? Benīna,
Vai mums ir kāds Elizabetes portrets? Es paskatīšos jūs gaišība. Ir nolēmts Krievijas impērijas troni piedāvāt jums. Vai tas ir muļķīgs joks, Bīrona kungs? Nē, jūs gaišība. Jūs ļoti slikti par mani domājat, ja pieļaujat iespēju, ka es varētu ar šādām lietām jokot. Bet tas nevar būt. Kāpēc ne? Vai tad jūs neesat cara Ivana meita, imperātora Pētera lielā brāļa meita? Bet taču ir vēl Pētera paša meita, Elizabete. Slepenā padoma nosprieda, ka viņai nevar būt troņa mantošanas tiesība, jo Elizabete ir dzimusi ārlaulībā pirms Pētera pirmā apprecēšanās ar Katrīnu Aleksējevu, jeb, ja jums tā labāk tīk, Martu Skavronsku. Bet mana vecākā māsa Katrīna, Maklenburgas hercogiene, Pret jūsu māsu nevienam iebildumu slepenajā padomē nebija, taču viņas vīrs, Meklenburgas hercogs, lai Dievs pasargā, visi viņu labprāt redz aizējam nekā nākam. un kurš tad izvirzīja manu kandidatūru? Giņas Gaļīcins. Tu padomā, cik labs cilvēks. Toties viņš pie reizes ieteica ierobežot jūsu pilnvars. Lai stātos amatā, jums nāksies parakstīt noteikumus, tā saucamās kondīcijas, kas lielāko daļu varas nodot slepenās padomas rokās. Vai nav nelietis? Un viens no šiem noteikumiem paredz, ka jūs nedrīkstat mani ņemt sev līdzi uz Krieviju. Bet kā jūs to visu tik labi zināt, Bīrona kungs? No Ostermaņa, jūs gaišība. Jā, ja uz kādu Krievijā var paļauties, tad tie tiešām ir vācieši. Kā jūs domājat, Bīrona kungs, vai Ostermanis būtu labs kanclers? Noteikti jūs gaišība. Un kas būs, ja es tās kondīcijas neparakstīšu? Tad jūs nekļūsiet par Krievijas imperātoru. Ak, Dievs! Atkal kārtējais pazemojums. Nu sakiet, kāpēc tas ir, ka es laimīgi aprecos, pēc dažiem mēnešiem nomirst vīrs, iemīlos akcijas Moricā, bet man viņu aprecēt neļauj. Esmu Kurzemes hercogiene, bet dzīvoju galīgā trūkumā. Tagad man piedāvā kļūt par Krievijas imperātori, taču ar noteikumu, ka es parakstīšu kaut kādas kondīcijas. Bet labi, parakstīšu es tās kondīcijas. Kur tās ir? Jūs kabinetā uz galda. Nu tad steigšos prom uz kabinetu. Kas tagad būs, Ernst? Anna Ivānovna kļūs par Krievijas imperātoru. Ak, jā, tagad neviens viņai vairs nevarēs aizliegt precēties, ar ko vien sagribēsies. Tieši otrādi. Benīni, tagad atrast viņas statusam piemērotu līgavaini ir tikpat kā neiespējami. Bet mēs paliksim tepat, dzīvosim mierā, audzināsim bērnus. Ej, palīdz imperatorai sagatavoties ceļam. Protams, mīļais. Taisies, Berīna! Taisies! Kas noticis, Ernst? Braucam uz Maskavu! Kāpēc uz Maskavu? Pie imperators! Bet kondīcijas taču ir rakstīts, ka tu nedrīkst rādīties Krievijā.
Bet tad viņa kondīcijas neparakstīja. Parakstīja un pēc tam publiski saplēsa. Bet vai tad tā drīkstēja? Viņa tagad vēl ir maza imperatora? Ir, jo lielākai daļai mūžnieku nemaz nepatīk šīs kondīcijas, kas ierobežoja imperators varu. Vienam valdniekam izpatikt ir daudz vieglāk nekā 5 slepenās padomes locekļiem. Un ko slepenās padomes locekļi? Paklausīgi gatavojas, daži Bēnas cirviem, citi Sibīrijai. Toties mani imperatoru lika ievēlēt par Kurzemes hercogu. Un ko Lantāks? Protams, ka ievēlēja. Neviens taču negrib no rīta pamosties savas mājas pagalmā, Krievijas karaspēku ieraudzīt.